Bet tad mājās zem sloga? Jā. Jāmil nedēļu. Un kad man mamma taisīs kādas kapustas mājās, viņa saprūdināja auspārslus un pielikt klāt, lai dod tādu tumīgu citu garšu. Kad es biju mazmeitni, es atceros, ka, kad mēs gājām baznīcā un viņi taisīja 10 skābiem kapustiem, tie skābi kapustas baļas bija ļoti lielas un vienkārši kilnas ar skābiem kapustiem, un tie bija tie garšīgākie. Pirms 100 gadiem mans vectēvs, viņam bija slava, ka viņš Jelgavā slavokļu skābes kāpos taisīja. Uzvārds kāpsis. Un tā kā es pirmo reizi iebraucu Latvijā, visus reizes kāpsis, viņiem vislabākais skābie kāpos bija. Tāpēc man jābrauc šeit ir iemācīties. Vai tu pats skābē kāpostus? Esmu taisīgs, bet vienmēr var kaut ko jaunu iemācīties. Linda ir strādā mūsu kafejnīcas virtuvē, un viņa pastāstīs savu viltus versiju par skābajiem kāpostiem. Viltus versiju, jā. Tad es pat neskābēju, bet ko es daru ir, es lietoju skābēts kāpostus kopā ar svaigiem kāpostiem, un tad es viņus visu savāru kopā, un tad es arī pielieku, kad es cūku cepet, tad es nolēju visu tās garšīgās garšas, un es to pielieku klāt kopā ar, kas es nezinu, kā sauc latviski, tās dailības. Lauru lapas, un arī cukuru, brūno cukuru, un etiķi, ja vajadzīgs, būtu etiķaināts, un tad to savār kāds 3-4 stundas, un viņš iznāk tāds burvīgs ar taukiem, cūku garš, un savārīts ļoti brūns, un tāds karamelēts. Jā, ļoti slikti latviešu valoda. Ideāli. Paldies. Labākā atmiņa ir tāda, ka kaimiņa tante bija saskāpējusi kāpostus, un viņi turēja kaut kādu laiku viņas laukā lielajā mucā, bet zem sava loga. Līdz ar to pie viņas mēs netikām, lai varētu bērni izēst kopā to mucu. Bet tas mums palika kā tāds vasaras piedzīvojums katru vasaru, ka varētu tikt iekšā tai skābēto kāpostu mucā. Tā tad skābie kāposti bija kā bija. Bet atceros, mums pie poļiem iesnieku varēja dabūt, es pieņemu mājās darinātos kāpostus. Laikam bija labi, cik es atceros. Nekāda vaina. I like to have sauerkraut on the hot dogs at the Victoria Market. They have bratwurst hot dogs, and always they have sauerkraut. And sauerkraut's the best part. I really like them for breakfast. Do you make at home? No. Oh, so no, you will... The first time. Make it at home. Yeah. But I notice usually that sometimes they serve like that sauerkraut tastes like just a raw version heated up, and for Latvians it's not a real sauerkraut because it needs to be stewed with a bacon. I remember Mum making it for hours, it seemed like, for hours and hours. And when I was young, I hated the smell. I thought it was too strong, so I would, say, oh, sauerkraut and run out. But now I love it. Yeah. Do you make yourself? No, that's why I'm here. Learn how to make it. But do you buy sauerkraut and make your stewed one at home? Yeah. Sometimes, not very often. Yeah, so now make it more often. Mums ir viesis no Latvijas. Pastāstīs par savu kāpostu pieredzi. Labdien, es esmu Una, un man tētis dzīvo Silavās, netālu no Krustpils, un katru gadu kāpostu skābēšana ir lielais notikums. Baltās kāpostas galvas tīruma nonāca virtuvē, un bija sagatavota visa lielā ēvelēšana, milzīga ēvele, un saēvelēja un nolika skābēties. Un tētis vienmēr teica tā,
ļoti svarīgi ir pareizi noslogot kāpostus. Nospiest, lai paaugšu tā suliņa, un tad uzlikt tādu stēlīti un noslogot ar smagumu, lai tie kāposti zem tās suliņas tādas skābējās. Un man ļoti garšo kāposti. So we would have sauerkraut quite regularly, never with the sour cream, so I'm looking forward to that recipe. But none of my friends would eat sauerkraut, so it was just sort of like, the German kid is having this, so yeah. What was your favorite recipe at home? I think there was only the one, just with a bit of apple, maybe a little bit of onion, and some juniper berries. Juniper berries. Ah, juniper berries. So it was sauteed. Yes. Yeah. Did you add bacon? No, but another friend of mine, another German teacher, we did that one at camp where we put some bacon in it as well for the students, so that was a bit more tasty than just having normal vegetarian sauerkraut. So yeah. What she used to do, which was interesting, was she had a special fry pan and she used to put brown sugar in that and caramelise the sugar and then add it to her sauerkraut recipe when she boiled it. It was delicious. Vai tavā bērnībā daudz taisīja? Nē, tu pati tagad? Es pat esmu izdarījis, jā. Es ļoti, man burki ir jau tukši. Tavi bērni, Man vecākā meita, jā. Jaunākā meita nav, varbūt tas pienāks ar laiku. Ļoti garšīgi. Un par visādām latviešu dīvainajām lietām, ko latvieši ved no Latvijas, pastāst stāstiņu savu. Mana meita tikko bijis Latvijā 3 nedēļas, un es gribēju, tur bija 2 lietas, ko es īpaši gribēju, lai viņa atved, un viena bija koka stampa. Jo es esmu redzējis šeit, un tā, ko mēs esam lietojis, iemācīt kāpostu taisīt, bija no Latvijas. Un recepti, ko manās mājās ēd, un es neredzēju, ka kāds būtu pieminējis. Tā bija skābu kāpostu supa, ko vārīja kauliņš ar galiņu, buļjoniņš, pēc tam iemet skābus kāpostus, uzvāra visu, kamēr mīksti, un ēda viņu ieliekot augstus kartupeļus iekšā sagriestus un svaigi sagriestus sīpolu vienmēr pa visu. Un tā bija man tēva mīļākā zupa, un es vienmēr skatījos un nevarēju saprast, kā viņš var ēst tam sīpolu kalnu, ko viņš sagriez pa visu tiem augstajiem kartupeļiem. Vai tev patīk kāposti? Es varu teikt, ka agrāk nepatikās, un es nebiju kāpostu mīlētāja, bet tagad, kad esmu pieaugusi un vecāka, tagad sāk garšot, īpaši ar ķimenēm. Un ar krējumu, kā tev garšo? Es vēl neesmu pagaršojis to es atstāšu vēl. Un pastāsti, kā ir austrāliešu versija. Kāposti burkāni, bet svaigā veidā, sarīvēti kopā. Tas ir, sauktais coleslaw šeit Austrālijā, ļoti iemīļots salāts, ko parasti var būt